Un sveiciens mīļiem skatītājiem. Te ir neviens cits kā KTV mērķups, ja Ventiņš, ja KTV, kā jūs visi man vērtē. Šis videoklips ir saistīts par manu dzīvi, par to, kas ir noticis, kā es šobrīd jūtos, kas ir mainījies, ko es esmu sapratis, un ko es vērtīju no savas puses. Es saprotu, ka es nebiju nokļuvis tur, kur es nebiju nokļuvis. Bet, var pateikt tā, ka ir daudz ko aizdomāties. Jo es tāds seko līdz, protams, sociāliem tīkliem, es seko, sociālos visiem par šitām tēmām. Latviešu valodu skatos, angļu valodā, krievu valodu, kaut man, latviešu krievu nav stiprākā puse, bet, es skatos un izvērtēju situāciju, kā tas no malas ir, un arī uz ielas ejot, visu to redzu. Tātad tie, kas vēl nezina, sāks ar pirmo punktu, tas ir pakāpenes jauktajā secībā. Pirmais, tie, kas vēl neskatās ir OG channel, droši vien skatīties viltu stāstu, jo es esmu tur visu jau otrais, trešreiz ir noskatījies visu pēc kārtas, tā kā droši pie OG channel. Siegs visticamāk aprakstā viņu kanālu, ja es neaizmirsīs, kur var noskatīties viss viltu stāsts. Cilvēkam respekt, un es viņu arī atbalstīs, cik kā es varēšu, jo viņš un darbi liek daudz, un es vēl joprojām no viņa gaidu kūpinājumu šovu. Bet ne par to es stāstu. Par to dzīvi, par ko es sāku tēmu. Video sākumā runāju, ir par to, kas bija noticis ar maniem un ko es esmu izgājis cauri. Īstāk sakot, bijis tā, ka tie, kas saka man TikTokā, zina to, kad es tiku ļoti smagā situācijā. Jā, bija smaga situācija, lai es vēl kladīt pie reizē jums runāju. Es tiku smagā situācija ar saistībām ar kājām. Tiku uz ratiņkrēslā, un arī smagi cietu, šausmīgi smagi cietu, bet, protams, izceļojos un izgāju pilnīgi visam cauri. Jā, man tik daudz ir papīri no ārstiem, kad es taksopaliku, cerams, ka te visi. Jā, izgāju visam cauri, sāpes bija šausmīgas, atmiņas vienkārši emocionāli, kā nekā man ir. Visas slimnīcas papīri. Nē, viss nav laikam. Īstākot, tie, kas seko līsties zina, bet man bija tāda situācija, kad abas divas kājas, kas man bija pēda un potīti laustas, jeb mēs izlasīt klīnika diagnostiku, un tad jums izstāstīs. Tad man bija labā apakštilpa, lielkaulu pilona tilpa lūzums, un kreisa pēda calcaunes lūzums ar mežģījumu substrāla locītavu. Karoči, tā diagnās. Tātad izgājis esmu cauri. Jā, es staigāju, šatavo klibo, jo, abas divas kājas, neteiks, ka abas divas ideāli vesels, bet sāpes ir. Mokos vēl ar to, bet, jau ir sācis palēnāk pieredz, jau ir gads pagājis, ka jau var brīvāk bišķi runāt, izgājis cauri, ir izraudājies, ir aizdomājies pa visu, un, jā, sāpes nav patīkamas. Protams, tas viss izmaksāja ļoti dārgi, lai tiktu uz kājām. Tie, kas domā, ka tas viss izmaksāja nepien 500–300 eiro, bet nē, ir tā, ka sāksim to, ka paldies Rīgas Gaļiersdorfas slimnīca, kas mani izglāba uz situāciju to, ka es šobrīd varu staigāt, respekt viņiem, respekt arī visiem māsiem, kas tajā brīdī bija tā, kad es pēc narkos piecēlos un viņi bija klāt, bet viss kopējā summa ir sāpīgi. Skatoties no malas jau izskatās jau šobrīd jau viss ideāli, par to var teikt aizmirst, bet īstenībā tā nav.
Pēc Rīgas slimnīcas gaidēs ar iznākšanu samaksāju 480 vai 450 eiro. Es pat neatceros tā precīzi. Tomēr jāskatās baigi dziļi vēsturē. Tas ir par slimnīcu. Tas ir viss, kurš bija mēnesi, pusotru mēnesi biekšu slimnīcā ar visiem operācijām, visām zālēm, visām narkotikām. Tas bija apmēram 500 eiro. Pēc slimnīcas man, protams, bija jāiegādājas zāles. Zāles, kuru es varu tādu nolasīt, kas man bija jālieto, bet arī nebija nekas slēdz. C vitamīns, 500 gramu vienreiz dienā, Harelto kaut kāds 100 miligramu vienreiz dienā vakaras, 8 reizes nedēļa bija jālieto. Tad ir aspirīns, tad ir paracetamons, kaps feratab un vēl kaut kāds bija pēc tam atnācis. Kopējais par zāli man izmaksāja, lai, tā tēmija, kas man bija jālieto, tas izmaksāja man arī nepilni 200 eiro. Jā. Un pēc tā man bija arī, protams, ratiņkrēsla īrēšana, kas maksāja. Respektīvi, ka ir vajag labi atlaidīt. Es neatceros vairs to vietu, bet, bija ļoti lēti, 100 eiro vai 150. Es neatceros vairs precīzi, bija lēti. Un tad bija tālāk pēc ratiņkrēsla atbraukdams mājās no Rīgas, tikko mājās, protams, paši sevi bija jāizveseļojas. Visu fizioterapiju, kur kopējā summa bija 550 eiro, plus vēl visādi rengeni, kas man bija jāuztais, visi papīri no akts, ko vajadzēja iedot priekš invaliditātes sagatavošanu uz kāju, bet, es vēl gaidu atbildi, jo es to arī kārtoju šobrīd, jo ir situācija tā, ka es nevaru neko smagu pastrādāt. Kā piemēram, man ir ekstrā fizisks darbs, ir tā, ka, ja jūs tādu iztēlus, tie cilvēki, kas aktīvi strādā, bruģētājs vai kā tam līdzīgi, un tad iztēloties ķeru ap, drīz pilnu melnzemi, svaigu melnzemi izrakts. Es viņu vairs nevaru pastiet, viņš ir man jau par smagu, es jau jūtu visas sāpes, un nav iespējams tā, ka kādreiz strādāt, ka to pilo ķeru, kā pīri, kā saka, tas, kā jau bija, neatceros viņam to TikTok varu, bet, pīri, varēja mierīgi panest, aizvest, izdarīt vispār, tagad man ir sarežģījumi. Tāpēc tā ir invaliditāte grupu, lai kaut cik tiktu uz priekšu, jo mūsdienās tad viss maksā dārgi, rēķini jāmaksā. Protams, vēl ies vēl drīz, vēl pie ārstiem, vēl atrādīsies, uzsies vēl vienu rengeni, kas vēl maksās nevēlas 45 eiro, jo man bija pie traumatologa jau maksāja 49, vēl par to neskaidrot, tu vēl bija summa liela, uz papīriem. Karač, rēķini nepilni 2000 eiro ir vajadzīgs, lai izveseļoties. Bet ne par to iestāst. Es pa ielu ejot, es dzīvoju, protams, Ventspilī, tie, kas zina, redz situāciju, kas arī cilvēki ļoti lielos gados ir jaunieši, kas arī pārvietos ar ratiņkrēsliem. Cilvēki, tie, kas ir to izjutuši, tie saprast 100 reizes vairāk nekā tie, kas nesaprot to. Nevajag jums iet garām un pasmēties tiem saucamiem jauniešiem. Tie iet garām, pasmējas, tādus ratiņkrēslus vēl jāpaiet garām. Bet kāpēc es nevaru tajā brīdī palīdzēt cilvēkam, piemēram, tas pašs situācija, kas bija, es negribu melot, nedēļu atpakaļ, plus mīnus. Es redzēju situāciju, kad, es, protams, jau bija mašīna, es nevaru izkrāpt tādu, jo es tieši biju zaļais. Un bija situācija tā, kad cilvēks vienkārši pagāja garām, bet cilvēkam uz to ratiņkrēslu, kad brauc ratiņkrēslu, viņš iesprūda. Neviens nepalīdzēja. Cilvēki mīļē. Kur ir tie laiki, kad bija draudzīgi viens pret otru? Tagad es ievēroju to, ka visi ir pat par sevi un visi kaut kur lielu sev tēlo. Es izgāju tam cauri, es zinu, ko tu uzreiz zaudē. Izstādu situāciju arī par to, ka tu esi uz ratiņkrēslu. Es, protams, izgāju cauri ar mokām, bet, tajā brīdī, kad tiec uz ratiņkrēslu, tu zaudē visu. Labi, par darbu vēl pagaidīt, jā, tu izveseļos, bet tajā brīdī. Man pāris, ka dzīvoju pirmais stāvā, dzīvoju, un es kaut kā mokam tik lejā, ar mokam gāju uz veikalu, gādāju savu mājas pārtiku. Es izgāju tam mugam cauri. Ir sāpīgi par to runāt, ir sāpīgi par to arī domāt.
Bet es gribēju to arī šodien pasniegt jums, to, ka nevajag pasmieties par tiem, kas ir uz attikas. Jo tu cilvēks tajā brīdī zaudēs visu. Viņš nevar, tā kā mēs nomā piecēlis, aiziet, pagatavo kaut ko vai darīt to, ko paši vēlas. Labi, tagad man, protams, arī savas problēmas, jau kājām, es klibo un mēģinu aizmest to klibošu, bet, iznākas, ka iznākas. Tad arī otrs, kad biju uz ratiņkrēslu, es savu mājas personīgi nevarēju gan uzmazgāt grīdu, es nevarēju pilnvērtīgi pagatavot pārtiku, es saucam zupas, visus plītus, ka es neredzu, kas notiek uz saucamo katlā panna, kas notiek. Es man iecēju uz ceļa un jāskatās, protams, ir. Bet paldies, ka es tikai ārā. Ir smagi tam pievērst vispār uzmanību. Man pat tagad ir strauji, bet es turos. Bet cilvēki mīļa, es pateikšu tā, ja jūs redzat situāciju uz ielas, veciem, jauniem vai kaut kas ir notikuši, mēģiniet palīdzēt, nevis pasmieties. Jo, kā saka, karma ir kuca. Un kā vēl? Protams, es varu to teikt godīgi, tāpēc, ka kādreiz, kad man tāda situācija nenotika, es neteikšu, ka es biju vienaldzīgs, bet es tā pagāju palīdzēt, bet ne katru reizi varēju palīdzēt. Jo, ja, piemēram, es redzēju situāciju, kā piemēra situācija, man jau bija 2 pilni maisiņi rokās, ka man nebija nekas lausts, protams, nebija ratiņas, man bija 2 pilni lausts, es nevaru aiziet palīdzēt cilvēciņam. Bet tie, kam bija ar tukšām rokām, kas rokas kabatā gāja un neko nepalīdz, ir no malas, kad ir sāpīgāk. Bet tāpēc es varu par to tēmu vēlos jums pateikt, nevajag pasmieties par cilvēkiem, kas kaut kas ir zaudējis. Jo katram tas var notikties. Jā, var notikties, bet nezinu, kad. Dzīve ir mūsu dzīve ir to, ko mēs paši uztaisām. Mēs gribējam būt miljonāri, mēs būsim miljonāri. Mēs tāpēc mācamies, darām, strādājam, ejam pa plāniem. Dzīve ir jāizbauda, nevis šodien mēs piedzeramies, šodien mēs notursējamies un rītā mēs sākam no jauna dzīvi. Tā nebūs. Tāpēc cilvēki mīļa, aizdomājāmies to, ko mēs darām. Pasakiet paldies, kas jums ir blakām. Izvērtējiet ģimenes, radus, draugi, labākie draugus. Ja jums ir attiecības, un viņiem pasakiet paldies, nekad nevajag aizmirst. Es savā dzīvē esmu izgājis cauri visām posmiem. Man ir bijuši, šitā pirks man ir bijusi operācija. Man kreisā rokai, labā kreisā roka man ir atsvā kaulausts, man ir bija 12 pirmzānu čūlu operācija, man ir bijis kā kājas problēmas. Es izgāju ļoti smagiem cauri situācijām, par ko es droši atvērt tēmu, jo tā tēma ir jāsasniedz jauniešiem un arī viņas jāmāc. Būtu ļoti mīļi, ja kāds no skolotājiem, skolas skolotājiem šo video noskatās un arī var stāstīt skolā, kā es sauc darbzinības vai kā es sauc maiturības, es nezinu, kā ir pareizas stundas sauc, tas nav bijis skolā jau cik gads jau. Bet par to te varat parunāt, lai jaunieši arī saprot to, kad vajag palīdzēt, nevis pasmieties pa viens otru. Protams, to jau neko nav izdarīt. Jaunieši baigi jaunieši, viņi jau nav 3 gadu sasnieguši. Bet jā, es pat nezinu, ko vēl var stāstīt, vienkārši es pateicu savu dzīvi. Jā, es joprojām strādāju, tāpēc mazāk sociālos, es pavadēju citiem skatos YouTubers un TikTok skatos un vēl pārējos sociālos sēž iekšā un vaktē līdz visu situāciju. Tie paši, es pat nezinu, ko teikt. Možda jums kāda komentārs, kāda ideja, ko pastāstīt par savu dzīvi, droši var rakstīt. Jo es šobrīd ceļos kājās, mēģinās stāstīt no savu dzīvi panākumu, ar ko es vēlos iet. Par šai videoklipā es pastāstu par savu situāciju, kas vēl kājām, ko es redzu uz ielas. Cilvēki nav vainīgi, ka viņi nokļuvuši tādā situācijā, kad viņi tiek uz ratiņkrēslu vai kaut kas ir autoavārijas, ir 101 miljoni, ko pateikt, kāpēc cilvēki ir nokļuvuši. Un cilvēki ir priecīgi par to, ka tu tiec uz kājām. Tajā brīdī, kad es noņēmu ar savām abām kājām, tie, kas sako TikTokā, tie, kas sakojuši TikTok, tie zina, to, ka es noņēmu abām kājām ģipsus,
man sāk paņemt trauksmi, ja panika lēkumi. Nu, ķipā, es vienkārši paliku laimīgs tajā brīdī, kad, es redzu savus kājas pēc visiem operācijām, es redzu, kas notiek. Tā bija tiešām tie, kas redzat, tie var arī komentāri ierakstīt, ko jūs redzējuši. Jo tā situācija bija vienkārši neaprakstām. Jā, es tā pazaudēju kāju, kājas, bet tajā brīdī, kad tu zaudēsi un tiec uz kājām, tu ir ļoti priecīgs, ļoti laimīgs. Un es pat nezinu, ko stāstīt vairāk. Bet jā, cilvēki ierakstiet komentāros savus domas, protams, abonēt manu kanālu, laikojiet, šērot, ja vēlaties. Un es jums iesaku aizdomāties par katru soli, kādu soli, kā un ko jūs darat savā ārpus darba, hobijiem. Ja jūs kaut ko redzat, palīdziet cilvēkiem. Ļoti iesaku palīdziet. Jo Dievs jums to dos atpakaļ. Ticiet man. Tāpēc šo 16-17 minūtu garu videoklipu es nobeigšu un palasu jūs komentāru, ko jūs tālāk rakstīsiet. Un droši stāstīt, ja jums interesē kaut kas par Norvēģiju, par darbu, ko es kaut ko daru vai kaut ko tam līdzīgi, droši rakstiet, es sāku stāstīt, runāt un biežāk publicēs videoklipu, ja jūs paši būtu aktīvi komentārus. Laikam viss bija. Paskatīšos. Bet ir viena lieta, ka tas noteikti. Jā, tas par tā viss. Un tāpēc, cilvēki mīļā, rakstiet komentārus aktīvāk, daudz savas idejas, ko es stāstu, ko nestāstīt. Tie paši, kā piemērs, nezinu. Es pat nezinu, ko jums varu ieteikt. Jūs rakstiet paši idejas, es močīšu vaļā aktīvi videoklips. Atkarīgs no jūs dotiem iespējami, mums ir iedot iespēju komentēt, arī būs tas aktīvāks. Tā kā mēs tiksimies nākušajā videoklipam, nospiežam laiciņas, rakstam komentārus, abonējiet. Un, protams, ja nav tik grūti, iet pie Oži channel un paskatās viņu visu vilku stāstu no 0 līdz šo brīdi. Ir interesanti paskatās arī no 0, kad es visu daļu pirms tam noskatījies, es jau jau šī būs 3. reize, kad es būs noskatījies. Man vēl viena epizode, viens daļo palika. Tā kā skatos vēlreiz visu uz riņķi, jo man interesē viss, kas notiek pasaulē. Es izbaudu mirkļus. Tā kā tiekamies nākušajā videoklipam un, protams, rakstiet komentārus, visas savus komentārus, jo par šo tēmu, kas man ir bijis tālāk, ja vajag kādu paplašināt teikumu, es varu pasniegt, jo ārsts papīri man ir rokās, un es varu tēmu arī droši stāstīt un runāt. Tā kā paldies, skaties, tiekamies nākušajā videoklipam un visu labu! Čau!